Labvakar vēlreiz, cienījamies skatītāji. Pie mums degustācijā viss kā dzīvē. Ļoti atvainojamies par tehniskām problēmām, kuru dēļ mēs uz kādu brīdi bijām pazuduši. Bet mēs neko gribējām vīni iedzert. Vai ne? Bet mēs neko jaunu nesākām degustēt bez jums, mūsu skatītāji. Un jā, pirms tehniskās pauzes mēs sākām runāt par Chardonnay, par pasaulē populārāko balto vīnogu, vai ne, Jāni? Neļausi samelot. Par pasaulē populārāko balto vīnogu šķirni, no kuras gatavo vīnu. Aha, vērtīga piebilde. Jā, ko tu par to vari pastāstīt? Es nezinu, protams, cik otrā pusē ekrānam cilvēki dzirdēja, cik nē. Tā ātri pārskrienot pāri tam, ko es te pirmīt teicu, ja, ka Chardonnay ir tāda viena no pašām universālākajām šķirnēm, tādēļ tā arī ir pati izplatītākā, jo Chardonnay ir tāds savu veidu hameleons, kurš pielāgojas augsnei, klimatam, vinifikācijai un nepārstāja pārsteigt patērētāju. Līdz ar to arī tādēļ šī vīnogu šķirne arī ir tik populāra, jo tā ļoti virspusēji Chardonnay iedala vēsas klimata Chardonnay un silta klimata Chardonnay. Un atšķira šī te aromātiskā gamma gan garšā, gan aromātā. Jo, piemēram, vēsāka klimata zonā Chardonnay sev parāda no tādas citrusaugļu puses, no ābolainās puses, savukārt karstākā klimatā vairāk šie tropu augļi, vairāk persika, vairāk melons, vairāk dažādi citi tropu augļi. Šis konkrētais no Argentīnas, no Mendozas provinces, kas ir svarīgākā vīndrīšanas province Argentīnā, jo principā jau Mendozas province pagatavo apmēram 75% no visa pagatavotā vīna Argentīnā. Un, ja mēs runājam par galvenajām vīnogu šķirnēm šajā provincē, tad protams, ka sarkanā galvenā ir Malbec, ar ko ir kļuvusi slavena visa Argentīna, kuras, starp citu, ir dzimusi Francijā zem nosaukuma Cote, tikai to īsti neviens nezina. Un kā populārākā baltā vīnogu šķirne ir Chardonnay. Es domāju, ka skatītāji jau ir pabaudījuši un izdegustējuši un jau zina visu par šo vīnu, bet ja mēs tā pasmaržojam, pagaršojam šo un pamēģinām tad noteikt, kāds ir šis vīns pēc savas aromātiskās gammas, tad noteikti aromātā šis vairāk velk uz citrusaugļu pusi. Tieši laims, nedaudz greifrūta miziņa, dažādi šis te citrusaugļu miks, un varbūt otrajā plānā mazliet no melonas kaut kas parādās un varbūt tāda kā žāvēta zāle, kas arī ir pilnīgi normāls aromāts šim te Chardonnay. Un arī garšā. Skābums diezgan augsts, kas arī tomēr liecina par samērā vēsu klimatu. Ozolkoku tur nav vispār, jo, kā es minēju arī pirms tam, tad Chardonnay vīnogu šķirne ir ļoti pateicīga pret ozolkoku, ja mēs runājam par izturēšanu, bet šeit ozolkoku nejūt vispār. Svaigs, labi sabalansēts vīns ar tādu minerālu piesitienu, sulīgu skābumu, kas, protams, ka viņi padara arī ļoti pateicīgi attiecībā pret ēdieniem. Bet vēss klimats, lai arī Argentīna varbūt zināmā mērā asociējas varbūt ar tādu siltāku klimatu, te ir jāatceras, ka Argentīna ir slavena arī ar saviem vīnoglājiem, kas atrodas augstu virs jūras līmeņa. Principā apmēram tur 500–1500 metru virs jūras līmeņa, un jo augstāk atrodas vīnoglājs, jo zemāka ir gada vidējā temperatūra. Tas, ka tur ir apmēram 300 saulēnas dienas, Argentīnā ir forši, bet ļoti krasas svārstības starp dienas un nakts temperatūrām, 20–30 pat grādi, ja, kas rada ļoti fenoliem bagāts vīnogas, un attiecīgi vīns ir aromātisks, izteikts, un kā arī šajā gadījumā tāds ļoti, ļoti labi sabalansēts. Tas nozīmē, lai cik latvietim Latvijas rudenī šķistu, ka Argentīna ir silta zeme, tas tomēr vīnogu pasaulē mēs varam runāt par vēsu klimata zonu. Jā, un ne tikai. Vispār jau, ja mēs runājam par Argentīnu, tad Argentīna kā vīna zeme, viņam ir kļuvusi slavena tikai
apmēram 90. gados. Pirms tam tur gatavoja ļoti daudz, bet 90% iekšējiem patēriņam. Tas pateicoties gan ekonomiskajai, gan politiskajai situācijai šajā te valstī. Bet, kā jau es tikko minēju, viņi kļuva slavena ar vīnogu šķirni Malbec tieši, un tad jau lēnā garā arī ar pārējām. Principā, Argentīnā vīndarīšana ir sen. Pirmie vīnoglā ir iestādīti, ja nemaldos, 1561. gadā jau. Un tieši pateicoties Spāņiem, šiem te Spāņu konkistadoriem, un misionāriem, kas ieviesa vīndarīšanu šajā te valstī, viņi var pateikties tam, ka Spāņi atnāca, tur nebija vispār praktiski augu valsts šajā te Mendozas reģionā, bet Spāņi iemācīja apūdeņot vīnogulāju, apūdeņot pilsētu Mendozas. Un tieši tādēļ tur vispār radās vīnogulāji, tur radās šī te pilsēta, tur visi augi ir stādīti, tur praktiski nav nekā. Man ir bijis tas prieks pabūt arī Mendozā, tur ir joprojām saglabājušies gar jebkuru ielu, tur visur aug koki, aug krūmi, bet tajā pat laikā gar katru ielas pusi ir grāvi, kas tur vienmēr ir bijuši jau no seniem laikiem, tādi ar akmeņiem izlikti, kuri arī apūdeņo pilsētu un apūdeņo visu šo te ekosistēmu. Un tieši tāpatās, principā jau tur nav praktiski lietas, tur ir 200-250 mm nokrišņi tikai, jo Andu kalni kalpo kā tāds lietus vairogs. Un ja nebūtu Mendozas upes, kas ir ļoti bagāta ar ūdeņiem, kas nāk lejā no Andiem, tad principā tur nebūtu iespējama vīnoglāja audzēšana, nebūtu iespējama augu valsts kā tāda. Jā, arī tur Spānijas ietekme. Mums arī starp jautājumiem redzu, ka pieminēja ozolkoku. Šis gan nav ozolkokā izturēts vīns, bet ir jautājums par to, cik maksā tāda jauna ozolkoka muca, ja to vīnu gribētu tur gatavot. Var runāt par dažādiem lielumiem, bet standarta mucas lielums ir apmēram 225 litri, tā saucamā franču barika. Tad, ja mēs runājam par šādu mucu, tad mucas izmaksas patreiz svārstās 700 līdz 1000 eiro par mucu. Protams, ka mucu izmanto vairāk kārt, tas ir atkarīgs no vajadzīgā vīna stila. Vienreiz, divreiz, 5 reiz, ar katru reizi vīns iegūst no ozolkoka mazāk. Jo jauns ozolkoks piešķir vairāk to krēmīgumu, vairāk piešķir šīs te garšvielu nianses, un jo vairāk ozolkoks tiek izmantots, jo mazāk viņš piešķir šim te vīnam. Tur vēl apdedzināšanas pakāpe un vēl dažādas citas lietas, bet kopumā tā var teikt. Un pēc tam vienkārši šīs te mucas pārdod apmēram pa 100, pa 200 eiro un izmanto dažādām dārza mēbelēm un kam tik neizmanto. Beigās es zinu, ka arī taisa kamīnu malku, kur ļoti smuki smaržo, kad viņi dedzina. Kā reiz rudens noskaņā mājās, vai ne? Jautājums mums ir arī par vīna viskozitāti. Par ko liecina, ja vīna lāses gar glāzes malām notek ātrāk vai lēnāk? Par netīru glāzi. Jā. Es jokoju. Arī tas, starp citu, ir svarīgs moments, bet ja mēs paskatāmies, visi vienmēr runā par tiem vīna aizkariem, vīna kājiņām, viskozitāti, bet nevajadzētu tā baigi ieciklēties uz to, jo principā tas var un liecina tikai par divām lietām, par alkohola līmeni un vai cukuru atlikušo. Tas ir atkarīgs no tā, kāds vīns ir glāzēs. Turpat tās asaras nedaudz atšķirās, tās ir cukura asaras vai tās ir alkohola asaras, un principā, jo tas izteiktāk ir šī te viskozitāte, jo teorētiski ir augstāks alkohola līmenis. Vai cukurs, kā es teicu. Aha. Tas nozīmē, ka jo vairāk mēs redzam šīs vīna asaras, jo varam domāt gan par alkoholu, gan cukuru vīnu. Jā, vai netīra glāzi. Vēl viens variants. Tāpēc pārliecinieties pirms lejiet vīnu glāzē. Jā, burvīgs šardonē. Mums uz galda ir vēl viens. Varbūt kāds no mūsu skatītājiem jau ir paspējis to atkorķēt un arī nobaudīt. Šis konkrētais man vēl noteikti jāpiebilst, ka ir divi šie te galvenie, tā teikt, prestižākās vīndarīšanas zonas Mendozā. Un šis te konkrētais ir gatavots Luján de Cuyo subreģionā, kas ir ļoti slavens, ka viņš ir diezgan augstu virs jūras līmeņa, un arī daļēji šo te temperatūru, kas ir saulainajās dienās regulē, tur ir tāds īpatnējs vējš, kuru sauc zonda. Viņš uznāk ļoti pēkšņi, stipri, un viņš ir ļoti augsts.
Un Mendozā staigājot pa vienu tirdziņu, tur tantiņas tirgo kaut kādus savus adījumus, pēkšņi uznāk tas vējš, sagāž visus tos statīvus viņām. Tantiņa tā mierīgi, tā vispār pat bez dusmām nekādām, tā purpinot sev zem deguna, zondā. Paceļ atpakaļ to savu. Vismaz zini, ko vainot, vai ne? jā. Bet tas ir ļoti svarīgs moments arī klimata veidošanā šajā te Mendozas reģionā. Tātad, principā, klimatu veido gan šis te augstums virs jūras līmeņa, gan Andu kalni kā lietus vairogs, gan šis te zondas vējš. Un Argentīnai ilgu laiku arī piederēja rekords augstākajā vīnoglājā virs jūras līmeņa, kas bija 3111 metru. Nu jau viņš ir tā kā pārspēts, bet... Kurš pārspēja? Oi, Tibeta, tur vienmēr sakot. Bet, ja mēs runājam par tādu komerciālu vīnoglāju, tad es laikam tomēr pieturētos pie tā, kurš bija Argentīnā, Lasalts reģionā, bet Tibeta, pat ja tur ir par to vīnoglāju neko daudz nezinu. Zinu tikai to, ka viņš ir 3600 kaut kas tur virs jūras līmeņa, bet nedomāju, ka viņš tāds ļoti komerciāls ir. Jā. Kamēr taisi vaļā otru, varbūt var atbildēt arī uz jautājumu par pudeļu korķiem kādu komentāru, kas cilvēkiem interesē un vienmēr ir aktuāli skrūvējami korķi, dabīgā korķa, koka korķi, varbūt silikona vai kāda sintētiska materiāla. Mēs varam kaut kādu bonus tagad pusstundu vienkārši par korķiem pārunāt, jo bija tehniskā pauze. Es domāju, ka mūsu klienti ir ļoti... Šitas ir tāds, atvaino. Jā, man arī vajadzētu. Es automātiski, jā. Šitas ir tāds... jautājums, uz kuru var atbildēt gan īsi, gan ļoti, ļoti gari. Principā, vai skrūvējamais korķis ir slikti? Nē, nekādā gadījumā. Kā teiktu mans kolēģis, un viņš arī teica Saigars Lukstiņš, tad skrūvējamais korķis ir labākais, kas ir noticis ar vīnu 20. gadsimtā. Un tas norāda tikai uz to, ka vīns ir jādzer svaigs. Nevajag viņu tur uzglabāt ilgi, nevajag viņu turēt leduskapī un cerēt, ka viņš paliks labāks, jo skrūvējumā korķa jēga galvenā ir kāda – uzturēt vīna svaigu. Viņš neļauj vīnam piekļūt gaisam, un līdz ar to arī viņš vīnu it kā tā kā iekonservē. Un ilgāk uztur svaigu. Kamēr viņš izelpo visu to gaisu, kas viņam tur ir dots. Tas nozīmē, mīļie skatītāji, ja vien jums nav savs vīna pagrabiņš, kur glabāt atbilstošā temperatūrā vīnus ar dabīgiem korķiem, droši lietojiet arī tos. Tikai tik daudz vēl arī, protams, ja vīns tiek nopirkts ar skrūvējamo korķi, tad nav, pat ja viņš tiek likts kādā no leduskapiem vai kaut kur tam līdzīgi, tur nav jāiespringst uz to, ka viņu vajag likt horizontāli. Jo parastajam korķim viņu vajag likt horizontāli, lai glabāšanas laikā nežūtu korķis. Šeit tam nav pilnīgi nekādas nozīmes. Tātad vertikāli, horizontāli, labāk pat vertikāli. Jā, kāds interesēs par iepriekšējo vīnu, arī par to varbūt tu zini, kādēļ saucas Paula. Kā tie vīnu nosaukumi vispār top? Tur noteikti arī vesels leģenda. Vīndarītās nosaukums ir Doņa Paula. Un Paula ir vienkārši slavens, tāds populārs vārds Argentīnā. Jā, un noteikti arī Latvijā. Es domāju, ka daudzas dāmas ar šo burvīgo vārdu šo vīnu ir saņēmušas dāvanā, vai ja vēl nav saņēmušas, tad pavisam drīz saņems. Jā, bet kāpēc vīndarītā tā ir nosaukt? Es nemācīšu atbildēt katrai vīndarīt, vai zināt viņu tur tos vecās mātes vārdus un mazmeitu vārdus, kuru par godu kurām tur kas nosaukts, laikam es atturēšos. Vai ne? Jā, vēl iepriekšējais vīns tiešām ir raisījis skatītāju interesi, kāda augsne ir Mendozā. Mazliet pieskāries tēmai par vīna augsni un garšu. Kā jau kalnos, tā pārsvarā ir akmeņaini. Protams, nabadzīgi, un tas arī patīk vīnoglājiem, bet tur tad ir jāskatās tas tādā kontekstā, cik tālu no Andiem, cik zemu vai augstu. Protams, ka tur atsevišķos reģionos ir arī smilšaina augste, atsevišķos reģionos ir sastopams arī šīferis, cik es atceros, bet ja mēs runājam par Lujan de Cujo, tad šī te augstne bija vai nu akmeņaina, vai nu grants ar mālu kopā. Negribu sajaukt. Jā, tad ir jautājums mazliet arī par oranžo vīnu, bet to es domāju mēs mazliet vēlāk. Un jautājums par to, cik ilgi var uzglabāt. Sākām mēs pa tiem korķiem. Šeit laikam es atbildēšu tā, ka tad es varu atbildēt par šo konkrēto. Jo kopumā tādas viennozīmīgas atbildes, protams, ka nevar būt un nebūs, jo tad ir jārunā par katru konkrēto vīnu. Jo šis vīns ir dzerams jauns. Un jauns tas nozīmē, ka apmēram 3 gadu laikā viņu vajadzētu izdzert.
Viņš laikam ejot labāks nepaliks. Viņš neiegūst tur dziļumu, neiegūst papildus garšas nianses. Viņa būtība ir būt jaunam, svaigam, diezgan viegli dzeramam vīnam, bet viņš ir ar tādu intensīvu garšu, kas tomēr arī iederas pie vairāk, nezinu, pie kamīna, pie rudens vai kaut kā tā. Garša ir diezgan intensīva viņam. Nu, un līdz ar to arī pagaršojot šo vīnu, viņš ir jādzer tagad, plus 2, maksimums 3 gadi. Jā. Tas nozīmē ilgi neglabājam, vai ne? Dāvinam Paulām, baudam paši. Jā, nu re, otrs Chardonnay. Cita valsts, cita vieta. Otrs Chardonnay. Labi, mēs jau esam ielējuši. Es ceru, ka arī skatītāji ir ielējuši. Nu, aromāts pilnīgi cits. Protams, vairāk tropiskāks drusiņi, ar tādu tropiskāku piesitienu. Nevarētu teikt, ka viņš ir tur tropu augļu pārpilns, bet tomēr pirmajā plānā viņam ir šie te mazliet no banāniem, mazliet no persikiem, mazliet ingvera. Un tad otrajā plānā arī tādu citrus augļu, protams, izlien. Skābums. Nedaudz zemāks, apaļāka garša. Līdz ar to arī mēs atkal varam spriest par to, ka visticamāk, mēs te zinām, ka viņš ir siltākā klimatā gatavots. Un šeit mēs runājam par Ameriku, šeit mēs runājam par centrālo Ameriku. Un atkal, laikam, šeit ir skatītājiem jāpastāsta. Vīns saucas Livermore Chardonnay. Livermoras apelācija ir, es teiktu, leģendāra, bet vīns nav no šīs apelācijas konkrētās. Jau uz etiķetes būtu rakstīts Livermore Ava, kas ir abreviatūra, kas apzīmē Kalifornijā līdzīgi tā kā Francijā apelācijas. Tad jā, bet šajā gadījumā tas ir Kalifornijas Chardonnay no centrālās daļas, kur arī atrodas īstenībā Livermore. Minēja leģendāra. Jā. Tas noteikti prasa paskaidrojums vismaz man. Es pieļauju, ka arī daļai no mūsu skatītājiem. Kas ir šī leģenda? Jā. Atkal tā ļoti īsumā. Patreiz mūsdienās Amerika, Kalifornija visiem saistās ar Napas ieleju, ar Napas ielejas slavenajiem vīniem. Savulaik Napas ielejas vīnus neviens nezināja, un vēl vairāk viņus šo Napas ieleju neatzina kā vīndarīšanas reģionu. Ap 1800. gadā pirmais no zemes īpašniekiem, viņu sauc Roberts Livermores, bija tas, kurš viņam piederēja diezgan liels zemes gabals, diezgan liels, tas ir maigi teikts. Tā kā vienas Latvijas izmērā. Un 1849. gadā viņš tur iestādīja pirmos vīnoglājus. Un drīz vien Kalifornija kļuva slavena kā zelta ieguves vieta, un Livermore bija pa ceļam šiem te piedzīvojumu meklētājiem, kas brauca meklēt zeltu. Tad liek piebilst, ka šī te 1869. gadā tika dibināta Livermoras pilsēta par godu šim te Robertam Livermoram, un lieka piebilst, ka viņa kļuva ļoti slavena. Un jau 19. gadsimta beigās tur tika dibinātas pirmās 3 tādas ļoti slavenas vīnu darītavas, arī patreiz vecākā Amerikā eksistējošā, un jau drīz vien 1800 Būs gadā labi. Es domāju, ka Parīzes starptautiskajā izstādē vīns no Livermoras ieguva Grand Prix zeltu, kas bija tajā laikā pirmā augstākā Amerikas vīna medaļa starptautiskā konkursā, jo Napas vīnus nepieņēma. Franču tiesneši vienkārši neatzina Napas ieleju. Un Napas ieleja kļuva slavena apmēram 100 gadus vēlāk, tikai 1976. gadā, pateicoties vienai degustācijai, ko profesionāļi zina zem nosaukuma Judgment of Paris, kur Napas ielejas vīni, tā teikt, sasita savus konkurentus no Burgundijas un Bordo slavenajiem. Mums kā reiz par Parīzi ar viens un par Franciju ar viens jautājums ir tālāk uz priekšu. Bet tad būtībā var teikt, ka Livermore ir tāds
Amerikas vīna darītavu, vispār vīna kultūras šūpulis, ne? Tā varētu teikt. Jā. Protams, ka tā nav tik viennozīmīgi, un ne jau tikai Livermorā tas viss notikās. Ja? Bet principā, ja mēs skatāmies no tādas vīndarīšanas attīstības skatpunkta, noteikti jā. Bet, kā jau es teicu, šis nav tikai no Livermoras. Šis ir no centrālās Kalifornijas daļas, un Livermore ir uzmanības piesaistīšanai. Kādiem ēdieniem šis piestāvētu? Labi. Negribās jau būt baigi banālam. Zivs? Tas, laikam, pirmais, kas man nāk prātā. Jā, protams, pie kam grilēta zivs. Nav tāda diezgan spēcīga, diezgan intensīva garša, jo arī šim te šardonē viņš ir diezgan intensīvs, viņš ir tāds apaļīgs, viņš ir aromātisks bez šaubām. Līdz ar to arī tādu grilētu balto zivi ar nedaudz tādu skābanu citrusaugļu mērcītu vienkārši aiziet izcili. Bet tajā pat laikā es vienmēr esmu teicis, ka baltvīns un gaļa iet roku rokā, un šis konkrētais baltvīns, man nāk prātā, reāli tā cūkas pavēdera ar kraukšķīgu gādiņu, un kādu biezenīti klāt. Tāds latviešu rudens ēdiens, klausies. Varbūt man vienkārši garš cūkas pavēdera. Bet ļoti lieliski viņš tiktu galā, jo struktūra ir pietiekami spēcīga, lai viņš tiktu galā arī ar šo te gaļas struktūru. Jā, un tad saprotu, ka šis ir devējams par tāda siltāka klimata šardonē. Jā, nevarētu teikt, ka tur ir baigi silts, tomēr okeāns netālu, tur Santa Krūzes kalni arī, bet no otras puses, jā, tur vairāk siltās gaisa masas ienāk, un līdz ar to arī, ja mēs tā vērtējam tādu vidējo siltumu gaisa temperatūru, tad noteikti, ka no siltāka klimata nekā tas bija no Mendozas. Es kā cilvēks bez plašām vīna zināšanām viennozīmīgi varu teikt, ka šie divi šardonē ļoti, ļoti atšķiras. Vai tas ir klimats, vai tā ir valsts, bet jā, tur ir pilnīgi divi dažādi. Tas ir tas stāsts par to šardonē, jā. Tur mēs varētu nolikt 10 šardonē, 20 šardonē. Vienalga, cik viņi būtu visi dažādi. Klimats, augsne, vinifikācija, vīndara garastāvoklis gatavojot vīnu. Par vīndara garastāvokļiem un vīna gatavošanu mums bija arī viens ķecerīgs jautājums. Vai kāds gadījumā nedara tā, ka speciāli augstni noplicina, lai iegūtu kādas īpašas garšas īpatnības vīnā? Kā tur ir? Jā, ka tas būtu pārāk sarežģīti. Visu kalnu nevar tik vienkārši. Augsni noplicina attieksme pret augsni, pesticīdi, herbicīdi ilgā laika posmā. Tieši tāpēc arī pēdējā laikā, protams, visi vīndari pievēršas ilgtspējīgiem vīniem, organiskiem vīniem, biodinamiskiem vīniem, naturāliem vīniem. Ja? Tur, kur neizmanto šos te pesticīdus, lai zeme atvesļotos. Jo nav jau arī baigais noslēpums, ka gadiem ejot, kopš cilvēks ir iepazinusi minerālu mēslus, vīnogulāji ir tie, kas saņem šos te minerālu mēslus praktiski visvairāk pēc citrusaugļiem. Jā, par ilgspējīgiem projektiem runājot arī, zināmā mērā, viens no nākamajiem jautājumiem. Šim konkrētajam vīnam uz pudeles uzraksts vegāni. Vai vari vairāk pastāstīt, vai tas ir tikai tāds vīndaru mārketinga elements, vai tomēr tur ir arī... Gluži nav. Un nav arī tā, ka pirms tam nav bijuši vegāniskie vīni, vienkārši pēdējā laikā, protams, ka šo te cilvēku ar šādu pārliecību paliek aizvien vairāk. Tas ir saistīts tīri ar vinifikācijas procesu, jo principā lielai daļai vīnu vinifikācijas procesa laikā dzidrināšanā tiek izmantots olbaltums. Līdz ar to arī, ja tiek izmantots olbaltums, tad nedrīkstētu viņš būt vegāns. Līdz ar to arī, ja ir izmantots kaut kas cits, piemēram, bentonīts, kas ir arī māla paveids, ko izmanto dzidrināšanā, tad tiek likts šis te uzrakstīņš vegāns, tā tad viņam nav bijusi saskarsme ar jebkādiem dzīvnieku izcelsmes produktiem. Aha, tad tur tā lielā tur dzīvnieku izcelsmes produktu mēdz izmantot arī zivju kaulu,
aizmirst nosaukumu tai vielai. Ja? Tad arī viņš noteikti nav vegāns, bet ir arī vielas, kuras var izmantot, kas nav dzīvnieku izcelsmes. Nu jā, jo tā jau pirmā brīdī liekas, nu kāda dzīvnieku izcelsmes produkti, jo vīnogas taču ir augi visā savā būtībā, bet tomēr. Jā, vēl viens arī tāds jautājums vairāk par vispārīgām tendencēm Amerikas Savienotajās valstīs un konkrēti Kalifornijā. Vai tur tomēr vairāk dominē baltie vai sarkanie? Kāds ir tas sadalījums? No reģiona atkarīgs kopējais. Ja mēs, pirmkārt jau, ja mēs runājam par Ameriku, noteikti jārunā par Kaliforniju. Kalifornija savulaik procentuāli vispār aizņēma apmēram 90% no pagatavotā vīna apjoma. Es tagad neesmu skatījies statistiku, bet es nedomāju, ka tas ļoti atšķiras. Bet Kalifornija tomēr ir vairāk slavena ar saviem sarkanvīniem nekā ar baltvīniem. Tāpēc es laikam teiktu, ka vairāk sarkanvīni. Jā, bet šis baltais arī ar sudraba medaļu, pat gada vīnu konkursā, tā kā noteikti ir arī labi baudāmi baltvīni. Es redzu, ka tu lēnām dodies Eiropas virzienā. Pareizāk sakot, ja esi devies. Mēs varam mierīgi runāties, visi kārtībā. Man sevi ar kaut ko ir jānodarbina, un kas var būt labāks, kā attaisīt vīnu pudeli. Jā, arī jūs, mīļie skatītāji, aicinam atvērt nākamo vīna pudeli. Tas ir sarkanvīns no tādas vīnogas, kas varbūt ir retāk dzirdēta Latvijas tirgū. Un neizmantojiet mājās to vingrotāju, ar ko taisīt pudeli vaļā. Tas Nopērciet. Ir pats labākais vīna korķis, vai ne? Vīna korķi viļķis. Tas ir briesmīgs attaisāmais. Jā, tad vēl dodoties Eiropas virzienā, pa vidu arī vienu jautājumu uzdošu, ko mūsu skatītājs jautā par Franciju. Vai taisnība, ka visi franču vīni ir savelkoši sausi? Tie skābie franču vīni. Es nezinu, ko atbildēt īstenībā. Nē, protams, ka nē. Ko nozīmē skābe? Savelkoši sausi. Savelkoši sausi. Skābi nebija. Nē, tas jau ir atkarīgs no vīnogu šķirnes, no ozolkoka, sausuma vīna. Ja cilvēks nav pieradis vairāk tomēr pie sausiem minerāla stila vīniem, ja, tad viņam var būt tāds Ronas ielais kārtīgs sirā, liksies tur sauss un savelkoši. Tad nevajag dzert varbūt Ronas ielai, vajag sākt ar Elzasu, ar Pinot Noir, kas būs viegls, kas būs ar maz tanīniem. Vai tajā pat laikā paliekot tajā pašā Ronas ielajā, nevajadzētu uzreiz ņemt tur Šatanavģu papu vai Ermitāžu, vajag sākt ar Koģuronu, kas ir vieglāka stila vīns, varbūt ne tik tanīnains, tomēr tādā veidā. Nav sliktas vai labas vīndrīšanas valstis. Ir jāizvēlas pareizais vīna stils vai pareizā vīnoga šķirne vai abi kopā. Jebkurā valstī var atrast praktiski jebkura vīna stilu. Tā kā, tas tāds adakšām pūdeni. Tikai jādegustē, vai ne? Jā. Jā, tā kā, bet mūsu glāzēs ir sarkanvīns. Cerams, ka arī jūsu glāzēs ir sarkanais. Jā. Ko es tur ielēju? Korvīnu. Jā, pārējām uz Itāliju. Uz kaut ko tādu mūsu platuma grādos vairāk izplatītāku. Un šajā gadījumā Itālijas ziemeļi, Veneto apgabals un Korvīnas vīnogu šķirne. Vīnogu šķirne, kas laikam Latvijas tirgu nav tāda ļoti populāra, vai ne? Jā, noteikti. Tajā pat laikā, es domāju, ka arī tu zini vīnu Valpolicella. Jā. Tātad, principā, ja mēs tā velkam paralēlis, tad Valpolicella un Korvīna ir diezgan nesaraujami jēdzieni, jo Valpolicella tiek gatavots Veneto, un Korvīna ir viena no šīm te galvenajām vīnogu šķirnēm, kas tiek izmantota priekš Valpolicellas gatavošanas. Bet Korvīna kā šķirne, viņa jau arī tiek audzēta praktiski tikai Itālijā, ziemeļdaļā. Protams, ir kaut kādas audzēšanas platības Argentīnā, Austrālijā, varbūt vēl šur tur kaut kur nelielos daudzumos, bet Veneto apgabals ir tas, kur šī šķirne tiek audzēta visvairāk. Šķirne, kas pēc savas, tāda rakstura, ir tā, kas veido vieglus līdz vidējas miesas būvis vīnus ar vieglu krāsu un tādu jūtamu spirdzinošu skābumu. Vajadzētu pamēģināt, vai ne? Vai ne? Jā.
Nu, pirmkārt, jau ļoti aromātisks, sulīgs, pilns ar plūmēm, pilns ar skābiem ķiršiem, pilns ar tumšajiem ķiršiem. Ir taču viegls, vai ne? Jā. Skābums diezgan augsts. Tajā pat laikā labi integrēts. Tas ir tas pozitīvais Corvinas vīnogu šķirnē. Viegli dzerams, sulīgs, un šī vīnogu šķirne ir ļoti pateicīga arī dēļ tās savas biezās miziņas pret žāvēšanu. Un tieši tādēļ viņi ļoti daudz izmanto arī Amarones gatavošanā, kas ir Veneto, nu tā teikt, Pērli. Slavenākais, jā, un arī dārgākais vīns, viens no. Ja jau mēs runājām par to Valpolicella, jā, tad Corvina, Rondinella un Molinara, tās ir tās 3 šķirnes, kas vienmēr asociējas ar šo te Valpolicellas vīnu. Un ņemot vērā to, ka, protams, ka lielākajā daļā gadījumu vīns tomēr pēc nosaukuma pārdod pats sevi, un Valpolicella pārdod sevi kā vārds. Corvinu zina mazāk. Un līdz, protams, ka arī no vienas pašas vīnogu šķirnes Corvina mazāk gatavo šos te vīnus, bet Valpolicella nav iedomājami bez Corvinas, tieši tāpat kā Amarone vai Recioto vai arī Ripasso, protams. Tie visi vīni stili no Veneto. Man šis vīns uzreiz, viena no pirmajām asociācijām, viņa pagaršojot šķita, ka tas ir tas vīns, ko varētu baudīt cilvēki, kam sarkanvīns liekas tāds intensīvs un varbūt pārāk smags un varbūt tāds netik piemērots viņu garšas kārpiņā. Man šķiet, ka šī būs laba izvēle. Starp citu cilvēks, kas tur komentē, vai viņam vajadzētu šo te tagad pagaršot un atrakstīt, vai arī šis ir tas savalkošais? Nu, es domāju, ka nē. Francijas vīni likās savalkošana causa, vai ne? Nē, nu jā, bet lai saprastu, kas tad ir tas savalkošais. Jo šis noteikti nav iedalāms tajā savalkošajā kategorijā. Jo savalkošo efektu jau rada tanīni. Jā. Tanīni ir jebkurā sarkanvīnā, tanīnu garšu zina jebkurš cilvēks, pārkodiet vīnogu kauliņu, tas arī ir tas savalkošais, tas ir tas nedaudz rūgtenais, tas ir tas, kas ir jebkurā sarkanvīnā, ko vīns vinifikācijas laikā iegūst no miziņām, no arī kauliņiem. Un līdz ar to arī, protams, ka jo vairāk ir tanīna vīnā, jo lielāks ir šis te savalkošais efekts. Jā, man ļoti patika arī viena no mūsu skatītājām rakstījusi, ka mūsu kompānija atzina, ka šis konkrētais vīns mazliet smaržo pēc mašīneļas. Varbūt garāžā glabājies. Bet, ziniet, tas ir ar aromātiem. Lai es pateiktu, ka nē, es to nevaru pateikt, tāpēc, ka vīna glāzē var būt pēc aromātiem jebkas. Un cilvēkam arī runājot par vīnu, ak, Dievs, ja mašīneļi, noteikti, ka mašīneļi. Katram ir savas kaut kādas smaržu atmiņas, ar ko asociēt konkrētā vīna aromātu. Un nekādā gadījumā tur nevajag baidīties kādreiz teikt mašīneļi vai bērnu autiņu izlietoti vai vienalga kas. Es zinu, ka petrolē ir viens no tādiem aromātiem, ko arī ik pa brīdim dažādi stili vīnos jūt. Ja mēs skatāmies uz vīna aromātiem, tad dažbrīd vīna pasaulē tas, kas cilvēkam stereotipiski skaitās, tāds kaut saucamais sliktais aromāts, vīnā ir labais. Tā ir petrolē. Priekš vīnziņa tas vienmēr būs, izturēts rīslings noteikti. Vai kāds Austrālijas rīslings. Ferma, Pinot Noir, Burgundijas, kaķa čūras, Sauvignon Blancs laps. Tā, protams, varētu turpināt. Un vīnā sliktais aromāts ir tikai tad, ja viņš ir nepatīkams. Tā varētu būt virce. Tas liecina varbūt nedaudz par bojātu vīnu. Korķēšana. Korķēts vīns un tas spēlējums, un tam līdzīgi. Bet viss pārējais nekādā gadījumā. Ja šeit ir mašīneļi, tā tad ir mašīneļi. Bērnība pavadīt varbūt pie tēta garāžā, un tāpēc mašīneļs smarža tas, kas ir cilvēkam palicis vairāk tāda emocionāla atmiņā, un viņš to glāzē sajūt. Un tas arī ir pareizi.
Jā, un šī pati dāma raksta, ka garša gan maiga. Jautājums, par ko liecina sarkanvīna caurspīdīgums, šī krāsas intensitāte? Jūs sākumā minēja, ka korvīna ir tāds ar netik varbūt intensīvu toni. Tas liecina gan par vīnogu šķirni, gan par vinifikāciju. Jo, kā jau es teicu, vīns vinifikācijas laikā viņš ne tikai tanīnus iegūst no šīs te mizas, bet arī krāsu, jo krāsa ir tikai mizās. Pēc būtības no sarkanās vīnogu šķirnes, kā mēs zinām, var pagatavot arī baltvīnu, jo sula ir bezkrāsaina, ar atsevišķiem izņēmumiem. Bet jo vairāk šīs te krāsvielas, jeb antocianīni ir vīnogu mizās, jo vairāk krāsas var iegūt vīns. Un te mēs atkal varam pieskarties vīndrīšanai, vai nu vīnam ir veikta macerācija pirms fermentācijas, vai viņš fermentācijas laikā tomēr ir veikts tāds bleeding process, ja, lai biezāku krāsu padarītu. Tas ir ļoti atkarīgs. Jā, mums bija vēl viens jautājums arī par sarkanvīniem. Par to runājām par šo te olbaltumu izmantošanu, attiecīgi balto vīnu, caurspīdīgumu un dzidruma nodrošināšanai, vai arī sarkanos šādā veidā dzidrina? Vēl vairāk, jā. Vēl vairāk, jā. Bija jautājums mums par krāsu, par oranžajiem vīniem. Šodien gan mums uz galda šeit nav neviens oranžais vīns, bet par šo mēs diezgan daudz runājām Gruzijas vīna meistarklasē. Sanāk droši noskatieties, tur arī Jānis plaši stāsta par oranžajiem vīniem, bet varbūt pavisam nedaudz var arī šī vakara skatītājiem. Īsumā oranžais vīns tiek gatavots no baltajām vīnogu šķirnēm, bet izmantojot sarkanvīnu pagatavošanas metodi. Jo tad, kad gatavo sarkanvīnu, vīnogas samaļ un veidojas tāda masa. Un fermentācijas vai macerācijas laikā viņš izvelk krāsu no šīm te mizām. Tieši tāpat notiek ar oranžiem vīniem, tikai ar baltajām vīnogu šķirnēm. Šo masu samaļ, un fermentācijas laikā viņš iegūst no šīm te mizām tādu intensīvāku krāsu oranžu. Tas arī viss. Bez iegrimšanas detaļās. Jā. Mēs sākām degustēt sarkanus vīnus, tikko degustējām 2 baltos, un šis sarkanvīns, bet pa vidu mums bija jautājums arī no kādas skatītājas, ko Jāni tu ieteikt izmantot kā tādu garšas attīrītāju, ja ir jādegustē vairāki vīni, sevišķi tiešām balti, sarkani, varbūt oranži vai rozā. Kas ir tas labākais? Tikai ūdens un baltmaize. Neko citu. Nevajag tur, es nezinu, smaržot kafijas, kā tur citi mēģina ieteikt, vai kaut kādas specifiskas uzkodas. Ūdens ir tas, kas notīra garšas kārpiņas, un baltmaizei nav garšas, līdz ar to arī viņi notīra garšas kārpiņas, bet nepiešķir nekādu papildus garšu mutē. Jā, viss ģeniālais ir vienkārši, vai ne? Arī šajā jautājumā. Jā, kāds raksta, ka itāļu vīni ir lielā cieņā, jo itāļus labus Latvijā var nopirkt. Es domāju, ka ne tikai itāļus, vai ne? Var nopirkt ļoti, ļoti daudz labus vīnus. Ja mēs tā salīdzinām, kāda vīna ir pieejama vīndrīšanas valstīs, es nezinu, Francijā vai Itālijā vai vēl kaut kur, tad mēs varam būt priecīgi, jo mums tā izvēle tomēr ir lielāka. Jo attiecīgajās vīndrīšanas valstīs, protams, ka ir pieejami lielākajā daļā gadījumu viņu vīni. Jā. Un līdz ar to arī mums pagaidām Latvijas vīni vēl nav tik plaši pieejami. Mēs varam baudīt vīnus no visas pasaules. Jā, es domāju, ka arī tomēr Latvijas vīnu tas klāsts diez vai jebkad sasniegs šo pasaules vīna lielvalstu apjomus, ne? Nekad nevar teikt nekad. Tas ir viens no jautājumiem, ko man ļoti bieži uzdod degustācijās, kā tad ar Latvijas vīniem. Ja es ļoti ilgu laiku ļoti skeptiski attiecos pret Latvijas vīniem un arī runājot ar vīndriem, mēģināju teikt, ka nevajag tur skriet ar galvu sienā un mēģināt izdarīt neiespējamo un pagatavot no vīnogām vīnu, jo mūsu klimats to neatļauj. Vairs es sen jau neesmu tik skeptisks, jo vīndri pierāda pretējo. Tehnoloģijas iet uz priekšu, viņu pieredze aug vīna gatavošanā un sākumā tie bija vairāki baltvīni, kas bija ne tikai dzerami, bet arī baudāmi. Šī ir vērtīga piebilde. Burtiski kādu pusgadu atpakaļ mani kāds vīnderis pārliecināja par to, ka Latvijā var pagatavot baudāmu kvalitatīvu sarkanvīnu. Un ņemot vērā vēl to, ka
zinātnieki saka, ka Latvija būs vēsa klimatiskā vīndrīšanas zona sākot apmēram ar 2050. 2060. gadu, es teiktu laikam jā. Nu, re. Tad mums viss vēl priekšā, vai ne? Gaidām, skatāmies, degustējam, un, nu jā, es vairs nesaku, ka tas nav iespējams. Nu, re, bet atgriežoties Itālijā, šis korvina, ar ko baudāms, ko tu ieteikt no ēdieniem? Tāda klasiska sadrība korvinai īstenībā skaitās ar porcīnī sēņu zupu. Man par to ir grūti spriest, jo sēņas ir vienīgais produkts, ko es neēdu. Nu tā, ka ritīgi nepatīk vienkārši. Bet nāk prātā tāda Ķīnas barbekju cūgaļa, ar tādu glazētu virsmiņu, smuki, garšīgi. Nu, vai arī tādu vairāk latviski, ja kaut kas nopērciet cāļa akriņus un uzcepiet viņus. Derēs. Ritīgi aizies tā, ka būs uz urrā. Jā. Es nesākšu skaidrot, kāpēc. Vienkārši pamēģiniet. Vienkārši baudīsim. Kāpēc daudziem no vīna sāp galva? Vēl viens tāds jautājums. Galva nesāp no vīna, bet no daudzuma. Tas nozīmē, ka jākontrolē daudzums. Katram savs, jā, bet galva sāpēs arī no izdzertas spaiņu ūdens noteikti. Jā, bet nav tāda konkrēta saistība. Nē, nekādā gadījumā. Vēl, protams, ka ir cilvēki, kas saka, tie sulfīti pievienotie un tam līdzīgi. Un tad es vienmēr saku, ja jums liekas, ka galva sāp no sulfītiem, paņemiet, nopērciet paciņu ar žāvētiem augļiem un apēdiet. Ticiet man, tur ir daudz vairāk to sulfītu. Galva nesāpēs, tātad tas nav no sulfītiem. Ja? Un sulfīti jau vispār tāds bubulis ir bieži vien tiek piesaukts, ka dēļ tā tur jāsāp galva un vēl valsīs zin kas. Nē, sulfīti sliktākajā gadījumā var sāsināt atsevišķas alerģijas. Un ļoti, ļoti retos gadījumos, protams, ka mēdz būt atsevišķi cilvēki, kam ir šī alerģija pret sulfīti kā tādu, jo tā ir ķīmiski viela, jā. Bet katrā ziņā tas ir tāds bubulis. Un piebilstot, pat jau uz pudeles ir rakstīts, ka vīnam nav pievienot sulfīti, tas nebūtu nenozīmē, ka tas ir tā. Vīnu pavisam bez sulfītiem nemēdz būt. Tas nozīmē, ka tā deva ir mazāka? Ja raksta, ka nav pievienota. Ir divi veidi sulfīti. Ir pievienotais sulfīti un sulfīti, kas veidojas fermentācijas laikā. Attiecīgi bez sulfītiem nevar būt. Var būt bez pievienotiem sulfītiem. Ja? Bet tajā pat laikā ir speciāli raugi, kas paaugstina šo nosacīt dabīgo sulfītu daudzumu, jo bez sulfītiem vīns ilgi nedzīvo. Tas ir tas galvenais. Sulfīti pasargā vīnu pret oksidāciju, pret skābekļa iedarbību. Un līdz ar to arī bez tā viņš dzīvos it īpaši tādi bāzes līmeņi, vidēja līmeņi vīni, ja? Viņi dzīvos ļoti maz, pusgadu. Jā. Bet tas padoms par žāvētu augļu paciņu gan man šķiet zelta vērtē, vai ne? Jā. Ko, ķersimies pie ceturtā? Braucam tālāk pa Itāliju. Es vēl paralēli arī, kamēr taisīs vaļā budeli, bija viens jautājums par to vingrotāju korķu viļķi, kas tur tik slikts. To mēs varbūt tā humoram varam pakomentēt. Kas tur tik slikts? Pārliecinoši lielākai daļai šo te attaisāmo atsperi, ar ko taisa vaļā, viņa ir tāda ļoti tieva un nekvalitatīva, un viņa bojā korķi, un tur īsti pat nevar atvērt. Jā, un te jau noteikti ir arī šarms, vai ne? Tā ir skaitā. Jā, vīna atvēršanā. Tad jautājums arī par šo te macerācijas procesu pieminēja. Varbūt var tiešām 3 vārdos pastāstīt, kas īsti tā macerācija ir. Tā ir izturēšana uz miziņām un kauliņiem, vai ne? Pazemina temperatūru, lai nesāktos rūkšanas process, un lai vīns vairāk iegūtu krāsu, un pēc tam viņš iegūst krāsu gan macerācijas laikā, gan pēc tam arī sekojošā alkoholiskās fermentācijas laikā. Jā, vēl bija jautājums arī par to, kāpēc tieši šie vīni ir izvēlēti šovakar. To noteikti es varu mazliet vairāk pastāstīt, jo katru reizi veikala tīklā Alko Outlet plānojot vīnu klāstu, ko piedāvāsim kādā no degustācijām, mēs skatāmies, lai šie vīni būtu piemēroti pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, jo ne jau velti šajās mūsu degustāciju komplektos ir 4 lielas vīna pudeles. Domāju, Jāni, neļausi sameloties, ka bieži vien šāda tipa degustācijās tiek vīns dots nelielās porcijās,
porcijās un vienam cilvēkam, bet šeit mēs tiešām vēlamies, lai šīs degustācijas ir svētki ne tikai mums, bet arī jums, un lai pēc iespējas plašākam draugu lokam ir kaut kas, ko pagaršot, un varbūt uzzināt kaut ko jaunu un pavērt arī sev jaunus apvāršņus vīna pasaulē, un šķiet, ka vīna pasaule ir tik daudzveidīga. Kā tev šķiet, Jāni, tu viņu pazīsti tā, līdz galam? Mazliet, vai ne? Tā vīna pasaule ir tāda, ka līdz galam neviens un nekad nevar zināt un nezinās. Ar to viņa ir burvīga. Un kā jebkurā lietā, jo vairāk tu zini, jo vairāk tu saproti, ka tu nekā nezini. Tas tā kā ar visumu un ar jūru, vai ne? Jā. Jo tālāk, jo vairāk jaunu atklājumu. Jautājums vēl ir arī par to, kuri vīni jādekantē. Par šo te dekantēšanu mazliet, jo mums ir sarkani arī šeit. Ok. Izdalām uzreiz divus procesus. Vīna dekantēšana un vīna aerācija. Jeb bagātināšana ar skābekli. Vīna dekantēšana ir vīna atdalīšana no nogulsnēm. Tātad vai nu vīns ir ilgstoši izturēts, vai nu viņš ir bijis tur minimāli filtrēts un kādu laiku izturēts, un attiecīgi vīnā ir nogulsnes, no kurām viņš ir jāatdala. Tad mēs izmantojam sveci, darām tur to uzmanīgi, attiecīgi, lai šīs te nogulsnes netrāpītu glāzē, jo kaut kādos nosacītos daudzumos viņas nav pārāk labas cilvēku veselībai. Savukārt, vīna aerācijas process ir vīna garšas mīkstināšana, sajaucot to ar gaisu. Un to dara spēcīgiem vīniem, bet diezgan jauniem. Līdz ar to arī tur tā sveci nav vajadzīga, dekantris jāņem ar platāku apakšu, lai tā virsma būtu pēc iespējas ar lielāku saskarsmu ar gaisu. Un tad tā diezgan agresīvi mēs pārliejam tajā dekantrī, vēl mierīgi tur sasklojam, ņemam vēl lielāku glāzi, lai vēl viņš papildus paelpot. Ja? Un mēdz teikt, tur vajag atvērt pirms dzeršanas stundu, 2, 3. Lai paelpo, jā. Es laikam teiktu, ka tam nav vispār nekādas nozīmes. Ja viņam būs pārāk daudz sulfītu piešauti, ok, tie sulfīti varbūt mazliet izvējosies. Bet kopumā, ziniet, kā es vienā no tādām zinātniskākām grāmatām lasīju, ka šis te vīna saskarsmes laukums ar gaisu atverot pudeli ir tik neliels, ka 3 stundu laikā vīnā izšķīs 0,0001 grams skābekļu. Ja jūs atverat pudeli un lejat uzreiz glāzē, tas ir 3 reizes vairāk. Līdz ar to arī tā taisīšana vaļā pirms, tas ir tāds. Un tas nozīmē, ka tas, ko arī bet es pieturos pie uzskata, ka tam īsti nekādu labumu garšai tas nedos. Tas, ko mēs bieži acīm redzot apzīmējam ar vārdu dekantēšana, patiesībā ir šī bagātināšana ar skābekli, nevis tā īstā dekantēšana. Tādu, teiksim tā, tas vārds dekantēšana ir apvienots gan aerācija, gan dekantēšana, bet tāda valodas vienkāršības labad tiek izmantots vārds dekantēšana, jo to saprot visi savukārt aerācija. Tas mazliet izklausās pēc mazdārziņa aprūpas klausies. Tieši tāpēc arī latviešu valodā ir vairāk termini, kuri izklausās, mazliet tā, varbūt vīna kontekstā, mazliet dīvaini. Tā kā līdz ar to arī, ja mēs runājam konkrēti par šiem te diviem, tad, kur vīnu dekantēt, piemēram, pilnīgi nekādas jēgas nebūtu, jo viņš ir viegla stila vīns un viņš no tās aerācijas, jeb dekantēšanas neko neiegūtu. Savukārt nākamais vīns, ko mēs degustējam, jau ir stipri spēcīgāks savā struktūrā un aromātos un garšā. Līdz ar to arī, ja vīns ir, piemēram, jāizdzer nevis tur lēnām pie kamīna, bet, piemēram, pusstundas laikā pie vakariņām, kāpēc ne, pārliet viņu karafē, tad viņš garša paliek apaļāka, mazliet maigāka, un viņu var, īsākā laika posmā izdzert. Savukārt, ja nekur nav jāsteidzās, tad paņemiet lielāku glāzi, ieliet glāzē, mazliet pavirpiniet, papriecājieties, un tas jau būs tā jau būs tāpat vīna aerācija. Vai ne? Ko, pagaršojam? Aiziet. Skaists. Ļoti aromātisks. Un arī garšā šķiet tāds bagātīgs un pilnīgs. Viņš arī ir tāds biezāks, intensīvāks.
viskozitāte lielāka, izteiktāka. Asaras. Glāzes mums bija tīras skatītāji, tā kā tās ir, jā, tā kā tiešām. attiecīgi noteikti, ka arī šis te alkohols ir mazliet augstāks, miecvielas vairāk. Nu, šis tāds tiešām tādai lēnai baudīšanai lielā glāzē pie kamīna, man šķiet. Nu jā, arī tanīni viņam ir vairāk struktūras, garšas, nians. Viņš ir vienkārši spēcīgāka vīna stils, lai arī gan augļains. Te ir jāsaka, diezgan netipisks vīna sajaukums ir izmantots šajā te vīnā, jo Negro Amaro un Primitīvo mēs zinām visi. Jā, mums tieši bija jautājums, vai var kaut ko vairāk par šo vīnogu pastāstīt? Par Negro Amaro vai Primitīvo? Primitīvo. Par Primitīvo. Neko jau tur baigi daudz nav ko stāstīt. Vīnogu šķirne pati par sevi ir cēlusies Horvātijā zem nosaukumu Kriljana Kašteļjanskī. Bet savas, tā teikt, īstās mājas laikam vai otrās mājas viņa ir atradusi Itālijā zem nosaukumu Primitīvo. Te ir jāsaka, ka principā Primitīvo tiek audzēts tikai Itālijas dienvidu galā. Tā ir Apulija, no kurienes arī ir šis te konkrētais vīns. Nu, un varbūt kaut kādos nelielos daudzumos, tur Kampaņa, Kalabrija un līdzās esošos. Bet Apulija ir pilnīgi noteikti galvenais šis te reģions. Itālijā savu nosaukumu šī vīnogu šķirne ir iegūst dēļ viena vienkārša fakta. Viņa diezgan ātri nogatavojas un viņu šajā reģionā novāc pirmo. Pirmais, Primī, Itālija, tātad attiecīgi šis te ir iegājies šis te nosaukums. Primitīva nav, vienkārši agra. To jau tagad arī noteikti neasociē. Pirmsākumos patiešām cilvēki domāja, ka tas ir kaut kas primitīvs un kaut kas nelabs, ja? Bet nē. Vīna stilu, ko veido šī te vīnogu šķirne, patīk pārliecinoši lielākajai daļai vīnmīļu. Varbūt ne vīnziņu. Jā, šo es arī kaut kur jūtos dzirdējis. Šī ir vīnogu šķirne, no kuras gatavo, pareizāk sakot, no kuras praktiski negatavo ļoti augstas raudzes vīnus, premium kategorijas, icon kategorijas. No viņas gatavo saprotamus, diezgan vienkāršus vīnus, un šī te intensīvā augļainā garša ar nedaudz saldino pēcgaršu patīk pārliecinoši lielākajai daļai cilvēku. Tas ir tas galvenais, kāpēc šī vīnogu šķirne ir tik populāra. Viņa ir ļoti saprotama. Un kādēļ tā kombinācija ar Negro Amaro ir tāda netipiska vai? Savukārt, ja mēs runājam par Negro Amaro, nu, pats nosaukums Negro Amaro, tumšs, rūkts, tumšā vīnogu šķirne ar diezgan tādu spēcīgu tanīnu ietekmi, no kā arī šis te varbūt rūgtums nedaudz asociējas. Arī šī vīnogu šķirne tā Apulijas reģions ir šīs vīnogu šķirnes dzimtene. Arī praktiski nekur citur, nevienā citā reģionā gandrīz netiek audzēts. Savukārt Apulijā ir vīns Salento, Saliča Salentino, kas tiek gatavots no Negro Amaro vīnogu šķirnes, un šī šķirne veido spēcīgus, tādus, intensīvus vīnus ar niansētu garšu, bet ar tādu specifisku, lauceniecisku, stingru raksturu, varbūt mazliet ar tādu parfīmu piesitienu. Tāds diezgan tāds dīvains mikslītis viņai parasti ir gan garšā, gan aromātā. Šī vīnogu šķirne ir jāiemīl. Neizklausās pēc tāda plaša patēriņa un plašai publikai cienītas. Bet tajā pat laikā, ja šāds vīnu stils patīk, tad noteikti vajag nopirkt un pamēģināt. Jā, tāds būs noteikti labs garšas piedzīvojums. Un šajā gadījumā jau arī ir paņemta šī te Negro Amaro intensitāte, apvienota ar intensīvu, bet augļainu un saldenu primitīvo piesitienu, un veidojas šāds te patīkami dzerams, biezs un diezgan niansēts vīns. Jā, un arī vīnziņu labi novērtēts arī ar sudraba godalgu, ko mēs jau minējām šī gada vīna konkursā. Jautājums bija arī par šo te, vai primitīvo, tāpat kā Chardonnay, ir ļoti, ļoti dažādas šīs te nokrāsas, 101 variācija.
Visi līdzīgi? Es teiktu pretēji. Primitīvā ir viena no tām retajām šķirnēm, ko diezgan viegli var atpazīt aklajās degustācijās, dēļ tās savas specifikas. Jā. Primitīvo ir pazīstams arī zem nosaukuma Zinfandel, bet Amerikā tā ir tāpat vīnogu šķirne, tikai Amerikā viņi sauc par Zinfandel. Mazliet citāda pēc rakstura, bet tajā pat laikā vienalga diezgan intensīva, augļaina pēcgarša, ja? Kaut kur var vilkt noteikti paralēls, bet dēļ klimata un klimatiskajām un augsnes atšķirībām arī vīns sanāk nedaudz citāds, bez šaubām. Jā, bet būtībā var arī teikt, ka radinieki, vai ne? Ļoti tuvi radinieki. Ļoti tuvi radinieki, dažādos kontinentos izauguši. Ļoti. Jā, vēl mums bija jautājums, mēs runājām iepriekš par šo te dekantēšanu un aerāciju. Kādas formas trauki visvairāk ir piemēroti? Tās ir šīs te platās krūkas, kur to vīnu atļaut viņam paelpoties, ja tomēr vēlamies, lai tā nav glāze vai pudele. Ja mājās ir dekanters, tad jebkurš dekanters. Ja mājās nav dekantera, tad paņemiet sulas krūku beigās. Nav jau. Galvenais ir tas, lai viņš sajauktos ar to gaisu. Nevajadzētu varbūt lietu gluži metāla katliņā, jo metāls nav pats pateicīgākais materiāls vīna pasniegšanai, bet stikla varbūt ne gluži bļoda, ja? Bet galvenais jau ir tas process. Un mēs esam savulaik arī, banketos izmantojuši šīs sulas krūkas. Tas jau ir tieši tas pats. Tas, ka tur varbūt dekanters ir skaistāks, smukāks un estētiskāks, tas ir tāpat kā ar glāzēm. Var dzert no papīra glāzes, garša nemainīsies, bet tas estētiskais baudījums izpaliks. Jā. Vēl mums bija jautājums, iepriekš minēja par parfīma notīm Negro Maro vīnogu vīnos. Kā ir, no kā rodas tabakas nianses? Arī kāds no mūsu skatītājiem jautā. Tabakas nianses, tas vairāk ir saistīts ar izturēšanu ozolkokā vairāk tomēr, jā. Jo izturot ozolkokā, ja ozolkoks ir apdedzināts, tad šie te dūmakainie toņi un arī tabakas toņi vairāk rodas šīs te izturēšanas laikā. Lai gan var rasties arī sekundārijos aromātos fermentācijas laikā. Bet tas nozīmē, ka tā, ja jūt tabaku, tad ir pamatotas aizdomas, ko ozolkokā izturēts, ja? Uz to puses vairāk vilktu, jā. Jā. Kāds ir arī raksta mums, ka šis šķiet vispiemērotākais rudens vakariem? Grūti nepiekrast. Jā, jautājums par šo vīnu un sadarību ar ēdieniem, vai būtu labs medījumam? Pilnīgi noteikti. Jo, te atkal, vīna un ēdiena sadarība viņiem arī ir ļoti, ļoti plaša, bet nemainās tie 3 galvenie faktori, kā jāizvēlas ir vīns pie ēdiena vai otrādi. Tā ir reģionālā sadarība, tā teikt, pica, pasta un itāļu vīni vai meža cūkas gaļa, kas arī ir izplatīta Itālijā, arī ir itāļi. Un tāpat var runāt par jebkuras citas valsts virtuvi. Bet otrs ir struktūras sadrība. Tātad šis ir diezgan spēcīgas struktūras vīns, diezgan jūtami tanīni. Līdz ar to arī viņam vajag likt pretī diezgan spēcīgu ēdienu. Un medījums, protams, ka ir spēcīgs ēdiens. Jā. Jautājums vēl mums bija par olbaltumvielām, par šo dzidrināšanas procesu, ko mēs runājām. Vai varam precizēt, kā un kāda veida olbaltumvielas liek klāt vīnam? Ja es pareizi saprotu, gluži klāt neliek. Nevis olbaltumvielas, bet olbaltumu. Olas baltumu? Jā. Visu olu baltumu? Jā. Attais muts, ieliekšā olas baltumu. No dzeltena uztaisa viņš saldo. Nosēžoties aplipina ap sevi tās visas mazās daļiņas, kas tur ir iekšā, un līdz ar to dzidrina vīnu. Un tad viņi ņem ārā un vīns brauc pie mums pudelēs. Tieši tā. Tas nozīmē, ka klāt jau un gluži neatstāja, bet procesā izmanto, vai ne? Jā. Tā, es tagad skatos ātri vēl, vai mēs atbildējām uz visiem jautājumiem. Jā, par tabakas notīm, par parfīmiem. Vēl bija jautājums par vīna cenu.
Tur arī kāda no skatītājiem bija skatījusies, kā outlet veikalos tā vīnu cenu amplitūda ir ļoti plaša no dažiem eiro līdz jau tādiem ļoti cienījamiem daždesmit eiro. Varbūt arī mazliet vari pastāstīt vairāk no šīs te vīna zinību puses par to, kā tas rodas, vai tur tomēr ir racionāli apsvērumi, vai tur ir mārketings, vai tur ir viss kopā. Kā tas notiek? Jā, tikko visu atbildēja. Visu atbildēja, vai ne? Jā, nē, nu, ja mēs skatāmies uz vīnu, protams, ka vīna kvalitāte. Un vīna kvalitāte ir atkarīga no vīnogulāja vecuma, no ražas daudzuma, no vinifikācijas procesa, no vīna darītavas lieluma, no viņa ieguldījumiem mārketingā, no miljonus dažādiem faktoriem. Līdz ar to arī, tur arī veidojas tā cena. Un, protams, ka vienmēr jau ir jāsaprot, ka par vārdiņu šampānietes mēs piemaksāsim, par vārdiņu bordo mēs piemaksāsim. Un vēl, kas veido šo te atpazīstamību. Ja? Jo es nebaidīšos pateikt, ka, es, piemēram, uzskatu, ka viens no tādiem pārmaksātākajiem vīniem ir Prosecco. Bet pieprasījums ir, cena viņam attiecīgi veidojas arī no pieprasījuma. Jā, mēs varam atrast ļoti daudz citas alternatīvas pieklājīgākā cena kategorijā, bet es ar to negribu pateikt, ka tas ir slikts dzēriens. Es ar to gribu pateikt, ka mēs piemaksājam par arī pieprasījumu. Par popularitāti, jā. Protams, tieši tā. Līdz ar to arī jebkurā vīna veikalā var atrast brīnišķīgas garšas, labus vīnus par sakarīgu cenu. Ja jūs protat izvēlēties vīnu pēc reģiona, pēc šķirnes, pēc kaut kādiem citiem faktoriem, ko jūs visu varat atrast uz pudeles. Jautājums ir arī par tanīnu pievienošanu. Kuriem vīniem pievieno tanīnus, vai to ietekmē vīnogu šķirni? Tanīnus šķiet atsevišķi nepievieno, vai tomēr pievieno kādam? Es nevaru teikt nepievieno. Tas tā nav ierasta prakse, bet ir, protams, arī tanīni pulverveidā, ko var pievienot. Tieši tāpat tās kā ozolkoka čipsi vai ozolkoka šķidrums vai jebkas cits. Bet tas nav klasiskākais veids, kādā iegūst. Nē, tas ir apmēram, ir sievietes, kuras izmanto kosmētiku pieklājīgos daudzumos, un ir sievietes, kas tomēr mazliet pārspīlē. Laikam jau ar vīnu ir jāsaka tāpat. Mēdz būt jau tie vīni, kuriem ir bišķiņ pārspīlēts ar kaut ko. Bet tas lielākajā daļā gadījumu tas tiek darīts nepieciešamības dēļ, jo šaptalizācija, jeb cukura pievienošana, lai vēsākā vai lietainākā ražas gadā varētu dabūt vairāk tomēr to struktūru vīnā, vai sūsrezervis, jeb koncentrētas sulas pievienošana, vai šo te tanīnu pievienošana, vai, ozolkoks čipsi un tas šķidrēs, tas ir vienkārši, lai dabūtu ātrāk šo te labāku rezultātu, ja? Tas ir par to kosmētiku. Jā, bet dabiski tomēr tas tanīni arī pietiekoši lielā daudzumā vīna veidojas dabiskā procesā no šīs te miziņām, no sēkliņām, vai ne? Jā, un tas gan noteikti ir atkarīgs no vīnogu šķirnes. Jā, no vīnogu šķirnes un vinifikācijas procesa. Tā ir tāda nesaraujama miedarbība. Jā, vēl ir jautājums arī, vai no granātāboliem īstu vīnu var uztaisīt? Var uztaisīt arī no arbūziem. Ir arbūzu vīns, ar citu jāri? Es nezinu, bet teorētiski jau var uztaisīt no jebkā, kas satur cukuru. Jautājums, cik daudz, ja? Taču taisa ābolu vīnu un taisa visāds citāds brīnums. Bet, vīnu tādā klasiskā izpratnē var pagatavot no vīnogām, jo vīnoga ir vienīgā oga uz zemes, kas bez cilvēka līdzdalības, bez kaut kādas, cukura pievienošanas, skābināšanas un vēl citām lietām var veidot pareizu balansu starp skābi, cukuru, alkoholu un tanīniem, kas arī ir galvenie 4 ķieģelīši vīna gatavošanā. Ja mēs gatavojam no āboliem vai no arbūziem vai no granātāboliem, ja, tur būs vajadzīga cilvēku iejaukšanās. Tur būs vajadzīga palīdzība, lai šis te rūgšanas process ietu kaut kādu pareizu ceļu un veidotu sakarīgu garšu. Un nav jau arī tā, ka no visām vīnogām var taisīt. Vīnu var taisīt no vitis vinifera, jeb vīna vīnogām. Ir tur rupestis, rotundafulis un citas ģintis, bet tas ir tāpat kā ābele un mežābele. Ja?
Jā, tas nozīmē, ka vīns tomēr ir vīnogu dzēriens pašos pamatos, vai ne? Lai gan, protams, augļu vīni ir ļoti populāri un izplatīti, un mēs esam šodien pagaršojuši 4 dažādus, ļoti dažādus vīnus. Es tiešām ceru, ka arī jums tur ekrāna otrā pusē katram izdevās atrast kaut ko no visa šī klāsta, kas ir visvairāk sirdītīkams. Garšīgus, kas ir cilvēkiem tomēr būtiskākais faktors, ja? Katrs atradz priekš sev kaut kādu noteiktu stiliņu. Nu, man ar šī vakara degustāciju jāteic ir tās sajūtas, ka man nav viena favorīta. Visi šie vīni šķiet katrs savas garšas cienīgi un katrs piemērot citai situācijai. Tā ir mana sajūta, jā. Mums arī vēl ir vairāki jautājumi par aplikāciju, par Vivino aplikāciju, ko noteikti tu arī esi dzirdējis, Jāni, vai ne? Es arī šo tad izmantoju, bet varbūt mazliet citiem mērķiem. Nekā mūsu klienti skatītāji, vai ne? Un kāds ir tavs viedoklis, jā, par šādu veidu platformām? Viņa ir laba, bet vajag atcerēties pāris vienkāršas lietas. Nevajadzētu pārāk pievērst uzmanību zemu cenu kategoriju vīnam un augsto kategoriju vīnam. Un es ar to domāju, nezinu, tur zem 6 eiro un virs 30 eiro. Nu, virs 25 pat. Jo, redziet, tas veido tādu, cilvēks nopircis pa 3,50 vīnu, viņš iedzer, oi, kāds normāls viņčiks. Labs. Un viņš ieliek tajā Vivino viņam tos 4 punktus, ja? Jo, nu, tak, normāls viņčiks. Labs, ja? Par šo cenu ļoti labs, vai ne? Jā. Un savukārt viņš ir, tur es nezinu, vienreiz pusgadā nopircis to pat 40 eiro. Viņš gaida, nu, tās ekspektācijas ir lielas. Un, ja cilvēks nav, nu, tāds ar vīnu uz tu, viņš to vīnu var nesaprast. Nu jā, tur pretī petroleja, kaķi čuras, kā tikko teica, vai ne? Līdzīgs, jā, un daudz tanīna varbūt nav gatavs vēl, un viņš pagaršo, un, Dievs, 40 eiro par šito. Nu, un ieliek vieninieku viņam, ja? Līdz ar to arī, jā, cenu kategorija 7,25 eiro, un pievērst vienmēr uzmanību tam daudzumam, cik tomēr tie vērtētāji šo vīnu ir novērtējuši. Jo vairāk būs tie vērtētāji, jo vairāk vai mazāk objektīvāks būs šis te vērtējums. Jā, es varu atzīties, ka es arī strādājot Alko Outlet ik pa brīdim izmantojuši aplikāciju dažādiem mērķiem, un man tā asociācija laikam ir radusies, ka tā ir tāda vīna Wikipēdija, kur katrs var ietekmēt rezultātu, kaut kādām lietām izmantojams, bet līdz galam uzticēties, nu tomēr sevi ir jādod šī iespēja. Ir cilvēki, kas ļoti tic šai aplikācijai, un es ar viņiem nekad pat necenšos īsti strīdēties vai mēģināt kaut kādus argumentus pret vai par minēt, ja vien viņš nejautā. Man mēdz gadīties dažādas degustācijas, tā skaitā arī varbūt šādi tad veikalos, un es redzu tos cilvēkus, kas vērtē, un viņi izvēlas tikai pēc šīs te aplikācijas. Nu, noteikti, ka viņš tā ir pieradis. Tā ir arī zināmā mērā tomēr tas placebo efekts, jo 4,5, nu tā tad viņš nevar būt slikts. Un viņš jau automātiski pieņem šo vīnu kā labu un garšīgu. Nu, galvenais, lai neturās pie viena vīna. Vīna pasaule ir ļoti plaša, vajag mēģināt, vajag testēt, vajag baudīt, vajag ņemt mēnesi un izdzert 15 dažādus šardonē. Jā, starp citu, viens no jautājumiem, labi, ka tu šo piemēru teici, bija arī par to, cik vīnus var degustēt vienu pēc otra, ja tomēr tās garšu nianses nevar ar katru nākamo vairs tik dziļi sajust. Kā tu ieteiktu klientiem? Te ir jautājums par to, degustē vai bauda. Ja bauda, tad es teiktu, ja pa vienai glāzei, noteikti kādas 3-4 glāzes, ja, un tad jau noteikti, kad kaut kāda vērtēšana beidzas. Degustācija, tas jau tomēr nenozīmē baudīšana, un vīnziņi var novērtēt arī 100 vīnus dienā, varbūt pat vairāk, bet tas jau tāpat kā, var paņemt nošu burtnīcu, sabīdīt notis kopā un izspēlēt. Bet varbūt baudāmāks tas skaņdarbs būs, ja viņš būs mazliet izplestāks. Lēnākā. Jā, varbūt muļķīgs salīdzinājums, jā, bet, redziet, vīnziņi tomēr trenējas, lai viņi varētu novērtēt šo te vīnu, un jūs neticēsiet, cik nogurdinoši ir no 9 rītā līdz, es nezinu, kaut vai 3, 4, 5 dienā degustēt vīnu.
ir ļoti jākoncentrējas, lai varētu tiešām objektīvi un kvalitatīvi novērtēt vīnu, jo atgriežoties mājās pēc tādām garākām degustācijām, liekas, ka tu tiešām būtu grāvi izrecis. Trakāk nekā pēc kartupeļu talkas, vai ne? Kas visā Latvijā jau ir beigušās. Jā, Jānī, jautājums vēl arī pirms mēs ķeramies klāt pie pasākuma daļas, ko noteikti mūsu skatītāji arī ļoti gaida. Vai vīnzinis ir tas pats sommelier? Kādi jums tur ir tā? Tas pats. Vīnzinis ir vienkārši latviskais nosaukums. Sommelier ir starptautiskais nosaukums šai te profesijai. Jā, bet pa šo laiku mums te ir uzradusies vēl viena glāze, liela, noteikti piemērot arī vīna dekantēšanai, vai ne? Vienai personai kā reiz izdekantēt un Lēnu garu pie kamīna, kāda no tiem, kas ir šeit, vai kāda cita. Jāni, lūkšu tevi no šīs te krūkas glāzes paņemt vienu lapiņu, kurš būs mūsu laimīgais skatītājs, kas saņems Alko Outlet dāvanu karti 30 eiro vērtībā. Lai šo dāvanu karti jūs saņemtu, jo karte ir fiziska šeit mums izdrukāta, te aploksnē ielikta, jums būs jāuzraksta e-pasts. Šodien, rīt, kādā citā dienā var arī šodien nesteidzīgi turpināt baudīt šos vīnus uz e-pastu sab.attiecības@alkooutlet.lv. Ja nevarat atcerēties, droši ienāciet mūsu mājaslapā, atrodiet kontaktu sadaļā kādu no tur norādītiem kontaktiem, un mēs noteikti sazināsimies un vienosimies, kurā no Alko Outlet veikaliem šo dāvanu karti jūs vēlēsieties saņemt. Bet, Jāni, tava laimīgā roka ne tikai vīna ar korķēšanai, bet arī kāda laimīga skatītāja, degustētāja izlozē. Labi. Mēs atkal bišķī. Tātad. Jānis Kaļķis. Jāni, bet man šķiet, ka tavu vārdu es neredzēju starp visiem daudzajiem komentāriem šovakar. Šito es neizlasīšu. Tātad šeit ir rakstīts, ka dāvanu kartī šodien saņems mūsu skatītājs, kurš komentēja, kurš uzdeva jautājumus ar nikneimu, kā lai to latvisko precīzi, sommelier redz ir vīnzinis, bet kā lai šo segvārds noteikti būs precīzākais apzīmējums, LV Trader. Tā kā Latvijas valsts savīsinājums LV Trader. Sveicam tevi, dāvanu karte 30 eiro vērtībā, šeit mums uz galda. Arī komentāru sadaļā redzu, ka ir arī ierakstīta e-pasta adrese, uz kuru jāsūta vēstuli. Droši raksti un sazināsimies par to, kā šos 30 eiro varēs iztērēt kādam citam labam pirkumam, kādā no Alko Outlet veikaliem visā Latvijā. Nu ko, 4 burvīgi vīni mums šeit. 4 burvīgi vīni jums tur aiz ekrāniem, priekšā garš rudens ar ļoti, ļoti dažādiem notikumiem, ar ļoti dažādiem rudens vakariem, un noteikti arī ir daudz baudāmiem vīniem. Baudiet šos un tiekamies nākamajā vīna meistarklasē, kur bronzas gadam Latvijai, jo šis gads mums ir tāds bronzas zīmē ar mūsu sportista panākumiem, mēs degustēsim 4 bronzas medaļas iegūšus vīnus gada vīnu konkursā, šogad bronzas medaļniekus, kopā ar Jāniņa kolēģi Gintu Sniedzi tiksimies nākamreiz, un šajā nedēļas nogalē šim vīnu komplektam ir īpašs piedāvājums mūsu internetveikalā www.alkooutlet.lv. Šo vīnu komplektu var iegādāties par īpaši izdevīgu cenu 30 eiro, kur atkal jūs atradīsiet 4 burvīgus bronzas medaļas iegūšus vīnus, un baudam vīnus un tiekamies. Priekā! Šardonai!